Īsta reklāma no mūsu atbalstītāja Brazershop LV. Vai esi iesācējis šūšanā, vai tev jau ir pieredze, izvēlies augstas kvalitātes šūšanas tehniku no Brazer. Iepērcies ar kodu GRIBU šūt un saņem 15% atlaidi visai šūšanas un rokdarbu tehnikai. Sveiki, dāmas! Man šodien ir saruna, kuras ļoti gaidu. Atkal, kā vienmēr, personīgi iemeslu dēļ, arī pēc jūsu atsauksmēm man rakstot par manām problēmām, sapratu, cik šī ir milzīga problēma. Un vienā vārdā tās būs galvas sāpes, bet es domāju, tur būs ļoti daudz vārdu kopumā, jo tas ir vesels komplekss atkal. Un es esmu ļoti priecīga, ka es esmu dabūjusi uz sarunu Lindu Zvauni, kas ir neiroloģe, algoloģe. Tas nav saistīts ar alģēm, tas ir sāpju speciālists, un Linda arī tieši tā kā specializējas uz galvas sāpju diagnostiku un ārstēšanu. Tā kā sveika, Linda, un milzīgs paldies, ka tu piekriti. Es tiešām ļoti priecājos. Sveiki, jā, paldies arī. Prieks būt tavā komunā. Super, mēģināsim atkal palīdzēt un saprast, kas tad ar mums notiek. Jo, diemžēl, kaut kā arī man pieredze rāda, ka tu interesējies par lietām tad, kad tas skar tevi, jā? Vai tu pēkšņi saproti, ka šis arī varētu skart mani, es vienkārši par to nebiju iedomājusies. Un sāksim varbūt no sākuma atkal tāda vispārīgā, man ir doma par divām daļām. No sākuma, kā tieši hormonu izmaiņas korelē to, ko tu dari, jā? Ko tās hormonu izmaiņas dara nervu sistēmā un tās visas izpausmes. Un tad tā kā otru daļu gribētu jau specializēties tieši uz tām galvas sāpēm. Bet sāksim ar to vispārīgo, jo no tā, ko mēs parunājām īsti pirms tam, es saprotu, ka tas simptomi jau ir daudz un dažādi, kas rodās tieši nervi un hormonu tajā savienojumā. Un tad pirmais jautājums arī būtu par to, tad ir tās galvenās izmaiņas sievietes perimenopauzes laikā, raugoties no tā tava skatu punkta. Nu jā, pirmkārt jau droši vien jāsaka, ka tā nervu sistēma mums ir, manuprāt, tik komplicēta, sarežģīta. Viss ķermenis cilvēka, viņš ir tik savienots savstarpēji. Mēs nevaram tā izolēti tikai skatīties tur nervu vai smadzenes vai vēl kaut ko. Ja? Jo tas, kas mums cirkulē asinīs, tie ir hormoni, tie ir enzīmi, tās imūnās sistēmas, visas šīs mūsu asins ķermenīs, un tāpēc arī nervu sistēma ļoti cieši saistīta neiroimunoloģija, neiroendokrinoloģija, un reizēm tā ļoti specifiski arī aiziet kāda neiroendokrīna slimība, saistīta vairogdziedzera kādu, teiksim, disfunkciju vai saistībā ar diabētu vai vēl kaut ko, var konkrēts jau slimības mēs varam identificēt, tur nezinu, diabētiska polineiropātija vai tam līdzīgi. Ja? Tas, kas attiecās ar visu šo sievišķo hormonu izmaiņām, kas notiek sievietes vidusmūžā pārējā uz menopauzi, tuvojoties menopauzai, tas tātad vairāk šie hormoni balansi, kas saspēlējās kopā ar vielām, kas mums nervu sistēmā nodrošina pārēju, impulsu pārēju sinapsēs. Mēs viņus saucam par neiromediatoriem, tāds signālu molekulas. Un estrogēnam, progesteronam ir ļoti cieši arī saistība ar serotonīnu. Tas ir bieži dzirdēts, piemēram, saistībā ar depresiju vai tā kā laimes hormons, teiksim, tautā vairāk izprotams, bet viņam ir milzīga loma arī, piemēram, sāpju pārvedē, serotonīna receptoru aktivizācijai. Tāpat ar dopamīnu, kas atkal pie trauksmes stāvokļiem ļoti svarīgs ir, pie miega regulācijas, par acetilholīnu. Tātad šie sievišķie hormoni ļoti cieši savstarpēji miedarbojās ar visu to pārējo ķīmisko vielu kokteili, kas mums ir nervu sistēmā un nodrošina to, ka mēs esam moži, ka mums ir enerģija, ka mums ir spēks arī muskuļos, muskuļu tonus regulācija. Tas viss ļoti, ļoti cieši saistās kopā. Un līdz ar to tad, kad tā sākās šis hauss, tāds kaut kas neregulārs, kaut kas. Un patiesībā tas nav tikai perimenopauzā, ir sievietēm, kurām tas var sākties arī krietni ātrāk, ka viņām ir šī estrogēna dominance ar varbūt policistiskas solnīcas, kas jau var sākties gan ātri, jautrs svara pieaugums, redz nāk meitenes jau sākot no pusauģu vecuma, 20 gadu jau īstenībā tie hormoni jau sāk savādāk uzvesties, tāpat sievietēm ar endometriozi un tam līdzīgi. Bet tāds vispārēji, kur gandrīz mēs nevaram, viena sieviete nevar izvairīties no tā, ka viņai vienā brīdī tomēr sāk mazināties šīs te sievišķo hormonu daudzumi, un to sāk just daudzi audi, daudzas sistēmas, tai skaitā arī nervu sistēma.
Bet nervu sistēma cieši saistīta ar muskuļiem. Muskuļi, atkal kaulu sistēma, atkal viss ir savstarpēji, tā saistība ir. Un tas, kas varbūt tādas manāmākās vai tādas biežākās sūdzības, ko es savā kabinetā kā neirologs un sāpju ārsts redzu, jā, šīs sāpju problēmas, dažādas muskuļu saspringumi, muskuļi paliek, viņi vairs nav tik labi apasiņotāki, teiksim, viņi ātrāk saspringst, ātrāk nogurst, rodās dažāda veida, kādam kaut kur kāda konkrēta sāpe iemetās, kādam tāda migrējoša sāpe, pavadoši reizēm dažādi tirpoņi, tas pats viss sprāns savalkās, ja, kur liekas, nekas jau tāds nebija, bet visu laiku kroniskais saspringums, kas arī rada dažādas nepatīkamas sajūtas. Estrogēna samazināšanās veicina veģetīvās nervu sistēmas, kas ir viena no mūsu regulējošām nervu sistēmas sadaļām. Varbūt tāds maza atkāpīta, lai saprastu. Tad mums ir nervi, kas aiziet uz rokām, kājām, nodrošina, ka mēs varam kustināt, ka mēs varam sajust dažādus impulsus, un tie ir diezgan lieli nervi. Ja mēs viņus izpreparējam, tā kā mēs mācījāmies anatomiju, ja, tad anatomikumā bija iespēja pastīties, kas ir zem ādas, un tad riktīgi striķi. Ja, tad katrs var atrast bildīti, ja, kur ir nervi, tur pa visu ķermeni mums aiziet. Līdz maziem nervu galiņiem zemādā, kas dažādas temperatūras sajūtas dod, augstumu, karstumu, asu pieskārienu, maigu pieskārienu, ka mēs jūtam. Tā visa ir tāda somatiskā nervu sistēma. Bet mums ir šī otra nervu sistēma, kas ir veģetatīvā nervu sistēma. Otrs nosaukums viņa ir autonomā nervu sistēma. Tad viņi iet autonomi savā režīmā, un tie ir ļoti, ļoti smalki nervi, kas aiziet uz asinsvadu sieniņu, regulēt, vai viņi sašaurināsies vai paplašināsies asinsvadu, acu zīlītēs, ap plaušās, ap alveolām, zarnas visas, dzimuma orgāni, kas nodrošinās, vai tur būs orgasms, erekcija, urinācijas, visas šīs smalkās regulācijas, un nodrošina to, lai mums ir tas balanss. Medicīnas homeostāze, bet lai mums ir tāda normāla temperatūra, lai mums ir normāla sirdsdarbība, mēs neko nejūtam savas zarnas, nejūtam savu sirdi, ka viņa tur pa daudz vai pa maz pukst. Tā kā mums viss ir tā kā balansā, un tai autonomai nervu sistēmai šīs divas sfīras, simpātiskā un parasimpātiskā. Normāli viņas savstarpēji tā balansē, ka mums vajag gan to atslābumu, un tad tur izdalās tās atslābinošās signāla molekuliņas, tur acetilholīns un tam līdzīgi. Un atkal, tā, ka mēs rīta pieceļamies, mēs esam gatavi kaut ko darīt, vai vēl kaut ko, mums tur atkal visi dienas izaicinājumi, bērni, darbi un tam līdzīgi. Mums uzreiz simpātiskā nervu sistēma aktivizējās, mums viss tas možums. Un normāli, ka viņas tomēr ir tādā savstarpējā balansā. Bet ar šo kādam viņš tas balans izjūg jau krietni ātrāk, dēļ visādām tur emocionālām un visādām citādām pārslodzēm tam līdzīgi, bet tas perimenopauzes laiks ir tas, kas to simpātisko nervu sistēmu viņi vēl vairāk triggerē. Viņi pārņem, tāpēc arī sirdsdarbība var kļūt ātrāk, dažādi pārsitieni. Tāpat arī šī karstuma viļņa svīšana, tā ir autonomās nervu sistēmas, šīs veģetīvās nervu sistēmas, tā pastiprinātā darbība. Un kāds var... Jā. Problēmas ar miegu arī no šī paša nāk, ja? Un tā klasiskā arī, ko doktora Erciņa teica, par ko visbiežāk, starp biežajiem simptomiem, ko sūdzas sievietes, es ieskaitot mani, ja? Pamostos 2, nav pat vairs maģiskie 4, pamostos 2, atnāk meita ir apčurājusies, un pēc tam es vairs nevaru aizmigt, ja? Viss, tas arī no šīs nervu sistēmas darbības. Tieši tā, jo tas ir tas, kas, jo tie augstākie, tie autonomās nervu sistēmas darbības regulējošie, tie, kas noteiks, kā tagad ir jādarbojas, tie ir mums hipofīze, hipotalāms, tas, kas mums regulē šīs veģetīvās funkcijas, cieši saistās ar emocijām vispārējo, bet tātad šajā perimenopauzē pārlieku, teiksim, izjūg šis balans, un atkal veidojas aburtais loks īstenībā. Sākās šie miega traucējumi, organisms neatpūšās, nav pilnvērtīga atpūta, tie muskuļi, viss pārējais, tas, kas mums miegā, kad pārsvaru ņem parasimpātiskā nervu sistēma, kas palīdz atjaunoties, atslābināties, visam tā kā nomierināties, un tad nakts laikā viņa to nav izdarījusi, nav pilnvērtīga atpūta, un nākamajā dienā nāk atkal jauni izaicinājumi priekšā, un visu laiku tāds aburtais loks arī veidojās. Pastiprinās arī sāpju sajūta no tā patiesībā.
sāpes ļoti bieži ar miegu Tad es traucējumiem. pieļauju, ka varbūt arī tā kulminācija varētu būt, ka tuvojas arī vēl cikls, kad dabiski jau mainās. Tie hormoni mums lēkā jau tā, jo ir perimenopauze, tad vēl ir cikls, kuru tu arī nezini, tas ir tā kā būs lietas vai nebūs man šobrīd dzīvē, tu nekad nezini, kad viņš atnāks. Un es domāju, ka uz tā cikla arī vēl kaut kas vēl vairāk droši vien uzkāp uz augšu vai zlē, vai ne, jo vēl vairāk hormonu nosvērstās. Tieši tā, jo mēs esam, un, prāt, vispār sabrīnojam, ka mēs sievietes esam šīs cikliskās būtnes, kad patiesībā kaut kur nesen lasīju, kad sievietes smadzenes mainās to 28 dienu laikā, kamēr notiek mēnešais, pa 25% mūsu smadzeņu darbība mainās, kaut kas fenomenāls. Sievietei pēc grūtniecības laikā arī tur notiek bieži varbūt dzird, tā kā stereotipiski, ka tur grūtniecēm visādā, kas tur, vai tur atmiņa vai koncentrēšanās, vai visādas pēkšņās idejas, vai vēl kaut kas tur, ja tāda grūtnieša kā encefalopātija, pat teiksim, ja tādā, kad izjūg. Un pat ir pierādīts, ka pēc grūtniecības saglabājās kaut kādas izmaiņas, ka mainās smadzenes sievietēm arī pēc grūtniecības laika, ja, ka viņas vairs nav tādas pašas, kā viņas bijušas iepriekš. Ja, tā kā tā hormonu īpaši sievišķo hormonu darbība maina smadzeņu aktivitāti. Nevelti premenstruālajā sindromā arī ir šis aizkaitinājums, dažādas, teiksim, pat līdz pat suicidālām domām. Ir sievietēm, kurām ļoti, ļoti traks premenstruālais sindroms ir. Un tas patiesībā arī var saistīties ar izteiktāku šo te perimenopauzes simptomātiku, ja sievietē arī bijuši izteiktāks pirms tam, piemēram, tā kā ir tās, kas jūt, nejūt, varbūt tur tas PMS, tāpat ar jau tuvojoties galvasāpju tēmai, arī tātad citai sievietē arī tas pats viss mainās, ir tie paši hormoni, bet viņai nav galvasāpes, un vienai ir, un vienai nav. Vienai ir izteikts PMS, vienai nav izteikts. Man jau nenormāli daudz jautājumus, es domāju, kā mēs neaizējam hausiņā, jo man tiešām gribas visu, bet tad es uzreiz tomēr pajautāšu, ko man arī, laikam, es sievietes rakstīšu, vai ir kaut kādas pazīmes, pirms tu tuvojies tai perimenopauzei, ka tu vari tā kā saprast, ka tev varētu būt tie izteiktāki simptomi vai nebūt. Pirmām kārtām pēc tām pašām mēnešreizēm, vai tev viņas ir tur pirms tam, nezinu, ar galvas sāpēm, un tev ir ļoti emocionālās svārstības, kas varētu nozīmēt potenciāli, ka arī tie perimenopauzes simptomi būs izteiktāki. Ir kaut kādas pazīmes pirms perimenopauzes, kas norāda, ka tu varētu sagaidīt kaut ko tādu. Es zinu, viena lieta ir par mammu, kas pasties, kad mammai sākās menopauze, ka tas varētu arī būt meitai menopauzes jautājumā. Jā, tā ģenētika noteikti, jā, tā iedzimtība varētu liecināt. Tā ļoti pārliecinoši to nevarēšu šo te atbildēt. Viens tāda pazīme īstenībā interesanti ir, kad sievietēm, kurām varbūt tādas pilnīgākas formas, kurām ir tā, jo estrogēns ir tas, kas mums arī, ja mēs salīdzam estrogēnu progesteronu, tad estrogēns ir tas sievišķais, ja viņš iedod sievietē to formu, tās krūtis piebriest, un tad tie apaļums bišķiņi tāds, tā kā, kad viņa ir tāda, ja, tā kā tāds ķirsīts, tā kā tāda zemenīte, ja, un ir sievietes, kurām ir tas tā kā dabīgi, viņas varbūt nav ļoti tā kā, tas nebūs tur aptaukošanās vai kā, bet viņam ir šī pilnīgāka tā forma, tā kā, un ir saistība ar to, ka tām iespējams tā kā varētu vieglāk paiet. Tas tā kā, tā, es nevaru tur tā kā nazis teikt, ka tas tā noteikti būs, ja, bet, tāda, un ka tādas sievietes, kuras ir atkal astēniskākas, astēniskākas medicīna. Ja es kaut ko runāju medicīniski, noteikti prasa skaidrojumu. Astēniskākas, mēs galsnākas, jā, mazāka muskuļu masas, tādas, bieži vien arī jūtīgākas ir tā nervu sistēma. Kaut kāda asociācija arī ar to ir, pat tas varbūt vēl no tādiem, nezinu, veciem romāniem, kur lasa, ja, kur tas trauslums, tas tā kā, ja viss tāds kalsnes un maiks un viss. Emocionālitāte reizēm ir tāda vairāk, un tām var būt izteiktāka, varbūt tās arī šī perimenopauzes simptomātika. Bet attiecībās to iedzimtību, ja līdzīgi kā var sagaidīt, ja tu redz, kad menopauze iestājas vai postmenopauzes posms, jau tad arī perimenopauzes simptomi arī var būt līdzīgi kā bija mammai, ja? Tie arī varētu būt līdzīgi. Jā, par tām iedzimtībām un ģenētikām man ļoti nāk prātā vēl, manuprāt, 5. studiju gadā, kad mācījos medicīnas fakultātē, profesora Kora bija tāda asinsvadu ķirurģe. Un to, ko viņa tā ļoti uzsvēra, ka vienmēr bija jāiet studentiem pie pacientiem, tur jāievāc anamnēze, vēsturi, ja, kas tur ir, un tur pārējais, un tad jāatskaitīties skolotājiem vai pasniedzējiem, kas tur mums sanāk.
Un viņi teica, nu nemeklējiet nekur tālu, prasiet par ģimeni, jo tas, kas ir ģimenē, vienā ģimenē vairāk nosliecas tur kaulu locītavu, ja tur jau zināms, ka mammai tur gūžu endoprotezēšana bija vai vēl kaut kas, citam vairāk ir ļoti izteikti sirds asinsvadu slimības, jau ļoti agrīni kaut kas sākās vai kaut kas līdzīgs. Tā kā īstenībā jāpaskatās tiem, kuriem ir iespēja. Kādam reizēm tā kā nav, bet ja ir iespēja, nu kas tad ir bijis? Vecākiem, piemēram, es par sevi zinu, ka manā ģimenē ir noslieca uz cukuru diabētu. Un tāpēc es jau ļoti laicīgi tā kā to sāku pieskatīt. Ja? Es zinu, ka tur varētu būt uz kaut kādu šo tā insulīna rezistenci, un to jau sāku jau tagad savā 40 gadu vecumā, ja tam sekot līdz pat agrāk īstenībā. Jau, ja? Tā kā jūs zinot, ka tas ir kaut kas tāds. Ja? Un tāpēc Un mēs parunāsim beigās, kā tu piekopi savu dzīvesveidu. Es neaizmiršu, šis ir kaut kas jauns. Man tieši pirms mūsu sarunas es vēl pārskatīju Instagram, un man tieši viena sieviete bija atrakstījusi, es domāju, tagad tas jautājums šeit iedarēsies. Viņa raksta, man naktī ir samērā izteiktas muskuļu un locītavas sāpes, neskatoties uz magniju un kolagēnu lietošanu. Esmu klausījusies visus podkāstus, bet par to neesmu dzirdējusi. Man arī nav par to tā kā izteikti bijis. Vai šīs muskuļu un locītavas sāpes, tas arī droši vien kaut kas ir no tiem izmaiņām? Īsta reklāma no mūsu atbalstītāja Brazershop LV. Brazer uzlīme printeri ir ērta un kompakta uzlīme drukāšanas ierīces izmantošanai mājās vai darbā. Ej uz Brazershop LV un izvēlies sev atbilstošāko Brazer uzlīme printeri. Vai tas ir tavs jautājums? Tas ir tas, kas bieži mums atnāk, varbūt ne tur ar galvu sāpēm konkrēti vai kaut kā citu, ja, bet dažādas šīs te muskuļu, to, ko es jau pirms tam teicu, ja, tāds tonus paaugstināts, ko no vienas puses tā ir simpātiskās nervu sistēmas arī tāda aktivitāte un var liecināt arī par kaut kādu stresu slēptāku, mazāk slēptu, kas ir kortizols. Pie tevis bija profesora Konrāda, ļoti daudz par šīm te izmaiņām stāstīja, bet tas arī cieši iet kopā ar šiem pašiem estrogēnu līmeņiem un progesteronu, un kādreiz tas kroniskais stress vai tāds saspringzinājums, viņš aiziet izteikti uz to kortizolu, teiksim, jo, lai hormoni vispār veidotos, viņiem ir kaut kāds tā kā tas sākuma, ja, tur tā kā saistīts arī ar holesterolu un tam līdzīgi, ja, un pēc tam aiziet, tur testosterons veidosies, tur estrogēns veidosies, tur kortizols un viss pārējais. Un tad, kad ir tas vairāk tie kaut kādi saspringzinājumi, stresi, kas bieži vien arī šajā 40 plus vecumā, nu vairāk viņi sāk uzkrāties. Ja? Es pat atceros, tur 20 gados, tur viss kaut kas tur tā kā, ja, bet, nu, tad 40, nu, daudz savā, un tad tas kortizols arī tas ir tas, kas varētu to muskuļu sasprindzinājumu, un ar magniju var nepietikt. Kāpēc naktī tu vienkārši vairāk jūti, jo ir apkārt kluss, un tu vairāk sajūti tās sāpes? Ir kaut kāds skaidrojums, kāpēc uz nakti tieši tā sieviete izjūt? Jā, tas viens no tiem, jo, nu, dienas laikā, jo mēs tomēr esam aizņemti ar visu kaut ko citu, ja, un tad mēs vakarā atnākam mājās, un tad tad ir tas izteiktais vakara nogurums, un tad vispār sāk ieklausīties savā ķermenī. Ļoti daudziem cilvēkiem, ko es esmu novērojis, kad neieklausās savās ķermeņa sajūtās tajās mazajās kaut kādas, jau dienas laikā nesajūt, ka man tur kaut kas tur jau ir, ka man vajag tur, nezinu, pastaipīties, atslābināties vai vispār tāda relaksācija, atslābināšanās, kādam tas vispār kaut kas nesaprotams, ka es kādreiz pārbaudu tur refleksus un es saku, tur tēt atslābinieties, lai es varu apskatīties normāli, ja, cilvēks visu laiku ir tādā, nu, kontrolē, bet viņš neapzināti, un viņam prasa, vai jums ir trauksme, vai jums ir kaut kas, nē, man nav, bet refleks lec gaisā, viss ir, nu, pilnīgi tāds ļoti uzbudināts, ja, un slēg visu laiku tā simpātiska, un tur ir tas darbs ar to atslābināšanos, ar to relaksu, ieslēgt, kas var palīdzēt ieslēgt to parasimpātisko nervu sistēmu tajā dienas aktivitātē, nevis gaidīt to vienu atvaļinājumu gadā, kad tas atslābums nāks, bet es esmu ierakstījusi, bet vēl neesmu nopublicējusi, bet, kad ies gaisā šī mūsu saruna būs nopublicēta, manuprāt, perfekta saruna ar sporta treneri Alīnu Silicku, kur viņi tieši saka, ka šī ir lielākā problēmas, ka sievietes sāk, mēs ejam uz tiem spēka treniņiem, mēs tur kardio, pat pareizā pulsa līmenī, bet nav tieši šī atslābināšanās. Tāpēc, ka mums kortizols jau ir paaugstināts, ko tikko tu pinēji tajā visām hormonu izmaiņām, viņš jau ir augsts. Ja tu uzliec milzīgi to treniņu un neiedod atslābināšanu, tad vispār viss aiziet pa gaisu, mēs sākam arī ēst vairāk, nu jau ir nogurums no nakts vēl, un tad arī rodās vēdru un viss augsts. Un viņai
Tieši tā, balā. viņai bija tie 2 galvenie, ko es sev paņēmu, ja? Pēc katra fiziskā treniņa 5 minūtes, pēc tam obligāti ir atslābināšanās, un tu minēji tos savus kabineta cilvēkus, kas pacients, kas nevar. Viņi saka, es arī vienmēr lieku pēc treniņiem 5 minūtes pagulēt mierīgi. Viņi saka, praktiski neviens nevar nogulēt mierīgi 5 minūtes bez knosīšanās. Un otrs ir paralēli taisīt reizi nedēļā vai 2, kaut ko to jogu vai kā. Tā kā es iesaku uzreiz paklausīties to Alīnas sarunu, kur tieši par to sportu, bet tas ļoti sasaucās ar to, ko tu saki. Vai ne? Un tad vēl pie tās pirmā sadaļa jautājuma Čupiņas, arī tu man minēji mūsu sarunā, ka vienlaikus termins, ko es arī nezināju, ir tā pseidoneiroloģija, ka ir sievietēm sūdzības, bet nav tā kā reāla pamata. Kas tas tāds ir? Jā, varbūt tāds mazāk zināms, varbūt arī tāds neoficiāls termins. To bieži vien varbūt tās min kopā tādu slimību fibromialģija. Es nezinu, varbūt ir dzirdēts, varbūt nav. Tā ir arī, kas mēdz biežāk īstenībā sievietēm ap to perimenopauzi īstenībā vairāk attīstīties. Un tā varbūt tāda visspilgtākā, visizteiktākā tāda piemērs, kur cilvēks, viņa gan sievietes, gan vīrieši skar, bet sievietēm krietni biežāk šī slimība ir. Un tas ļoti spilgts piemērs, kur var būt ļoti daudz dažādi nepatīkami fiziski simptomi. Vadošais ir sāpes, fibromialģija, tā kā alģija, un fibros ir mīksti audi, mīksto audu sāpes, visas muskuļu, locītavas, saites un tāds. Un viņi imitē tā kā īstu reumatoloģisku slimību. Viņi imitē tā kā kaut kādu neiroloģiju ar tirpšanām, tur reiboņu sajūtas, nestabilitāti, ļoti izteikti šī smadzeņu migla, domāšanas traucējumi, kaut kāda depresivitāte, bet nav īsta depresija, tā kā ļoti dominējoši nogurums un miega traucējumi. Un tas ir tas izspilgtākais, un šīm pacientiem viņiem tiešām tie simptomi, izstāsta kā reumatoloģija, taisa visus reumatoloģiskās analīzes, autoimūnās slimības, nekā nav. Viņam tādas sāpes ir īstas, reālas sāpes, nevis tā kā izdomātas sāpes, bet sāpju mēs mēram 0–10 skalā. Mēs jautājam bieži vien pacientiem to sāpju stiprumu novērtēt, un mēs arī izskaidrojam, lai tā interpretācija nav tāda, ka cilvēks sēž kabinetā un saka, ka viņam ir 9 vai 10 balvas, nevar nosēdēt. Ja? Tātad reizēm par interpretāciju, bet tātad viņiem reāli sāp. Man sazīmē reizēm tāda schēma, kuras lūdzu iezīmēt sāpes pacientiem, un viņi visu sakrāso sarkanu. Tā, ka tur visās, tā kā no priekšas, no aizmuguras, ja visur sāp stipri, reāli. Un tad taisa izmeklējums, magnēta rezonances, tur kompjūterus, tur bieži nāk kaut kādas tur urinācijas traucējumi, vēl sāpes vēderā, tur gastroenteroloģija. Viss tā kā viena buķeta vienam cilvēkam ir sakritusi kaut kāda nelaimīga tā loze. Un nevienā izmeklējumā nekā nav, bet simptomi ir ļoti reāli. Tas ir, un tā ir tas skaidrojums tādai slimībai līdz galam joprojām nav atrasts, bet tomēr tā smadzeņu neiroplasticitātes, jeb tāda nepareiza uztveres, ka smadzenes sāk uztvert šīs sāpes vai katru ienākošo signālu no orgāniem, ja, teiksim, tā kā nepareizi sāk interpretēt un dot tiešām reāls, un tad bieži vien varbūt tā noraksta veģetīvā distonija, tur vai vēl kaut kas, neierauga kopējo to ainu, to bildi. Bet kādreiz varbūt tikai kaut kādi izolētāki no šiem, kā es minēju, tā fibra ir tāds visspilgtākais tas piemērs, un viņš varbūt nav tik ļoti bieži, bet mums viņš gadās. Bet varbūt kaut kādi, teiksim, arī šie reiboņi, kas nav saistīti nedz ar iekšējās auss, kur mums ir līdzsvaru aparāts, nedz ar nervu sistēmu, kas mums regulē, teiksim, līdzsvaru un stabilitāti, tur nekādas izmaiņas, magnēta rezonansē, viss kārtībā, bet cilvēkam ir šī reiboņa sajūta. Tā nav gluži tas pats, kas tā smadzeņu migla, kad ir tāda neskaidra galva, bet ir cilvēkam, pilnīgi tāda pseido reiboņa, mēs sakam, jo pseido neiroloģisks, kaut kas imitē. Jā. Kaut kas ļoti imitē. Tāda tirpoņa sajūta, ko arī nekādīgi nevar objektivizēt. Ja? Taisa pat izmeklējums nerviem, nervu impulsiem, viss strādā. Ko var darīt? Ir šīs sajūtas. Ko var darīt? Ir tāds arī risinājums pret šo? Tur ļoti ir jāizmeklē, ir jāiet, jāpārliecinās, jo tiešām kādreiz
tāda nespecifika simptomātika sevišķi jaunākām sievietēm vai vēl līdz, līdz arī šim pusmūžam varētu būt arī, ka tā sāk attīstīties kāda autoimūna slimība, tiešām tur, multiplai sklerozei kādreiz varētu būt kaut kādas tādas simptomātikas, tad kur sāk imūnā sistēma sāk uzbrukt, nervu sistēmas audiem, tā autoimūna slimība sāk attīstīties. Tad izmeklēt, noteikti neignorēt tādu simptomātiku iet. Diemžēl reizēm gadās ārsti, kas neuztver nopietni tās sūdzības, un pacients staigā pie viena, pie otra un pie reumatologa un tur un nekā nav, tu esi vesels. Ja? Tā kompleksāk, tā palīdzība ir... Vadošais ir tomēr psihoterapija, KBT, tāda terapija, kognitīva, behavioral, pie tevis bija Marija Ābeltiņa, ja, tātad KBT terapijas, tādi visādi veida fizikālas procedūras, fizioterapija, tas pats mērens, intensitātes sports, tur magnīs, un arī jau tad, ja tas ir ļoti izteiktā pakāpē, tad kādreiz arī medikamenti, kas palīdz tai nervu sistēmai tā kā labāk, tā kā nomierina, lai tā signālu, teiksim, pārslodze nav tik liela, un tad atvieglo. Tas pirmais ir dzīvesveids, kā izskatās, vai ne, tā kā mazināt stresu sports tā, un tad, ja tu nevari, tad tas ir medicīniski arī kaut ko skatās tā. Tieši tā. Galvas sāpēm. Citādi, es domāju, tās, kas te var aizrunāties tiešām. Tās ir daudz tēmas. Tad sākam ar to. Tagad es esmu pats sapratusi, ja vien es nejaucu, tad ir tā kā divu veidu migrēnas. Ir klasiskā migrēna, kā es to dēlu, un hormonālā migrēna. Kā būtu pareizi sākam, kas ir klasiskā un tad ar ko atšķirās un kā ir hormonālā? Laikam, patiesībā netik varbūt vienkārši. Tas migrēna vairāk, migrēniem var būt dažādi paveidi. Jā. Un tie divi biežākie migrēnas paveidi ir klasiskā migrēna ar auru vai bez auras. Tad ar tādiem priekšvēstnešiem, kas signalizē, ka tūlīt sāksies migrēnas lēkme, vai nav šie tādi auras simptomi, kas varētu būt kā ievads, tāds tā kā librets šai trakajai lēkmei. Un tad tālāk ir dažādi migrēnas paveidi, tur var būt, piemēram, tāda reiboņa migrēna, vestibulāra migrēna, bērniem tur vēdera migrēnas forma, abdomināla, un šīs ar hormoniem saistītās migrēnas, viņas pat nav tā iedalītas tajā galvenajā klasifikācijā, viņas šobrīd joprojām ir tādā pielikumā ieliktas, jo, kā mēs skatāmies, kā klasificē varbūt slimības un par galvas sāpēm runājot, bet tas, kad ļoti lielai daļai, pat gandrīz var teikt pusē migrēnas pacienšu, viņa migrēna saistās ar mēnešreižu ciklu, mazākai daļai ir tikai tīra menstruāla vai tikai ar hormonu saistībā. Un līdz ar to pareizāks varbūt termins būtu nevis hormonāla migrēna, bet ar mēnešreizēm saistīta vai menstruāla migrēna. Tas būtu tāds korektāks. Bet tā būtība jau ir, ka tas ir ar hormonu. Ja, bet hormoni varbūt vairogdziedzera hormons, tur insulīns arī ir hormons. Ja, un līdz ar to tad viņš tā izplūst. Ja mēs tā precīzāk par to, kas ir tieši ar sievišķiem hormoniem. Tad varbūt runāsim par to migrēnu, kas ir līdz perimenopauzei, bet arī ar hormoniem un mēnešreizēm saistīt, un tad iesim dziļāk, kad ir tā jau perimenopaužu migrēna. Jo tiešām man ļoti daudz sievietes rakstīja, bet daudz nav perimenopaužu posmā, bet viņas jau dalījās pieredzē. Protams, es neesmu eksperts, es varu tikai izteikt līdzjūtību. Tad kas tas, no kā tas rodas un ko tur var darīt? Un tad iesim pie perimenopauzes. Tas, ka tev rakstīja daudz, nav pārsteigums, jo populācijā tie ir 15, Latvijā pat dati, ka varētu būt vairāk procenti, pat iespējami migrēni pat līdz 20% sieviešu, cilvēku, un sievietei trešā daļa no šiem procentiem būs sievietes. Trīsreiz vairāk sievietēm nekā vīriešiem. Kopumā pasaulē tas ir miljards cilvēku, kas slimo šo slimību. Tāpēc nav pārsteigums, kad to raksta. Jā. Daļa no viņiem... varbūt, kas neraksta, īstenībā nezina, ka viņu galvas sāpes, un tas, ko viņi ik pa brīdim cieši, tā ir migrēna. Ļoti daudz ir nediagnosticētas migrēnas, ka vienkārši galvas sāpes cieši un viss cieši tā kā. Bet tā, lai tam ievadam, kas vispār tāda slimība, tā migrēna ir,
Nu, no vēstures daudz tādas tā kā mīti par to, ka tā ir kaut kāda kaprīze, tur nezinu, tiešām tur nervu pārjūtība, tur nezinu, histēriska, tur kaut kāda izpausme vai kaut kāda, nu, teiksim, tādi tiešām aplami uzskati. Bet šobrīd tā ir atzīta neiroloģiska slimība, kur ir iesaistīta gan tātad nervu sistēmas daļa, kas ir trīszaru nervs, kas mums dod, teiksim, šo te jušanas un visu informāciju, kas mums atrodas ap seju. Trīszaru nervs aiziet zobi, blakus dobumi, tur inervē visu to, kas viss sāpīgs, tas viss saistīts ar trīszaru nervu priekšpusē, un pakaušu pusē ir arī pakaušu nervs, un viņš ļoti cieši saistās ar asinsvadiem. Un tāpēc migrēna tiek uzskatīta kā neirovaskulāra, tātad, kur nervi kopā ar asinsvadiem. Jo pie migrēnas lēkmes daudz simptomus dod arī šī asinsvadu paplašināšanās, dilatācija, mēs viņu medicīniski saucam. Un, nu, protams, tas viss sākums ir smadzenēs, smadzeņu kodolos, smadzeņu, kas aktivizē to, kāpēc vienam cilvēkam kaut kādā brīdī sāksies un vienam nekas nekad tāds netiek piedzīvots. 50 un vairāk procentu pamatā migrēnai ir atkal tā pati iedzimtība, ģenētika. Pat, ja varbūt tās nevienam ģimenē tā kā nevar sazīmēt, ne mammai, nekam, nevienam nav bijis tā kā. Vecmāmiņai ar neko neatcerās, bet tie ir gēni vairāki. Tas nav tā kā viens gēns, ko var pārmantot, un tad tur, teiksim, tā kā tāda riktīgi ģenētiska slimība. Tā ir tā kā ģenētiska tendence uz šo slimību, jo tie var būt ļoti daudz dažādi gēni, kas tur kodē asinsvadu darbību, to pašu nervu darbību, tur smadzeņu garozes darbību, kā mēs reaģējam uz kaut kādām pārmaiņām. Un nu, tā vienos vārdos varbūt tās būtu jāsaka par to migrēnu, ka tā ir tāda nervu sistēmas adaptācijas grūtības, ja teiksim, ka kaut ko teiksim, kaut kas ir pa daudz, ja, un, teiksim, šī te pārsloz, tāda pārjūtība. Ja. Kas ir tie otri 50%, 50 ir apmēram šie gēni, un kas ir tas otrs? Nu, tas nāk klāt dažādi iegūtie, viss, kas mums ir, un tāpēc ļoti daudzām slimībām šobrīd mūsdienās ir šī epiģenētika. Tātad ģenētika un epiģenētika, tas, kas ir vides faktori. Un tad ir tādi, kas var pastiprināt, piemēram, kaut kādas ir pierādīta saistība, piemēram, ka migrēnai varētu būt saistība ar emocionālām traumām, vardarbību pat vai vienkārši, teiksim, kaut kādām tādām arī fiziskām galvas traumas, mikrotraumatizācijas kaut kādas. Nav tur jābūt tur smagai galvas traumai, ja, bet, teiksim, tur futbolisti, kas tur atsit galvu, bieži tāds mikrotraumas, varbūt veicinošie faktori, dzīvesveids, mazkustīgums, liekais svārs, ja, un sievietēm tās ir hormonālās pārmaiņas ir numur 1 kā trigeris. Jā. Ja, tā kā. Ja mēs esam pirms perimenopauzes posma, tad tas, kas ir tās, parastās regulārās mēnešreiz, kur tie hormoni, kas tur notiek, kāpēc tas izraisa galvas sāpes? Tur ir tā līdz galam, teiksim, tā teorija šobrīd nav tāda skaidra, tā kā, ka teikt, ka tikai tas viens moments, ļoti ilgu laiku uzskatīja, un tur 70. gados bija tāds Somervils, kurš pirmais tur to pierādīja, un ilgu laiku arī pie tā pieturējās, kad vairāk to saistīja ar estrogēna strauju krišanos. Ja mēs skatāmies tā 28 dienu posmā, tā kā mēs sievietes izdzīvojam 28 dienās 4 gada laikus, es tā kā varu teikt, tad ir tas kāpums, un tad ir tā ovulācijas periods, kad ir viss estrogēna pīķis. Viņš sasniedz visaugstāko daudzumu, un, teiksim, arī tajā perimenopauzē, viņš tur arī ļoti stipri, viņš ir ļoti augsts, un tad viņš ļoti strauji nokrīt. Lai sāktos mēnešreiz, viņam atkal jāiet ir uz leju. Un tad tieši saistīja un pierādīja, ka tas varētu būt tas palaidēja faktors, kad ir šī estrogēna krišanās. Ka tas ir tas, kas izsauc to, ka tieši dienas pirms, tās varētu būt kādas 2 dienas pirms, 3 dienas pēc mēnešreizēm, kad ir tas kritiskais periods, un ko arī tā kā saista ar šo tīro menstruālo vai ar mēnešreizēm saistīto migrēnu.
Un tad, kad ir perimenopauze, jo tad jau automātiski tev tie hormoni katru dienu Nu, augšā vai pat pa stundām, ja? Perimenopauzē tur notiek tas hausiņš, tur notiek bieži vien tas, ka tas progesterons sāk mazināties, ka viņš vairs nav tik labā līmenī, un tas estrogens savukārt ļoti haotiski vienā reizē ļoti augsts, tad atkal, nu tā kā, jo menopauzē viņš pazūd pavisam, to jau arī doktora Erciņa mums stāstīja, tā kā, kad ir iestājās, ka vairs tās mēnešais nav, tad jau viņš ir ļoti zemos līmeņos, viņu var izmērīt asins analīzēs un tam līdzīgi, bet ir tie pāris gadu periodi, ka viņš atkal var būt ļoti lēkājošs, un tas ļoti augstais estrogens ir tas, kas var izsaukt stiprākas, pastiprinātākas galvas sāpjus, migrēnas lēkmes, un tās, ja mēs salīdzinām to klasisko parasto migrēnu, ir krietni grūtākas, viņas ir ilgākas, parasti vairākas dienas var ilgt. Kā vienu dienu tiek galā, viņi nāk atpakaļ. Viņas ir spēcīgākas, stiprākas. Tas klasiskais, un kad bieži vien to migrēnu tā kā asociē tikai galvas sāpes, bet nē, migrēna ir viss tas, kas vēl ir papildus, to, ko tu stāstīji, ja tas nelabums un vispār. Arī muskuļu saspringums ir daļa no migrēnas lēkmes. Migrēnas lēkmes ievads var sākties ar muskuļu sasprindzinājumu, jo, tā kā es jau minēju to trīzaru nervu, lai aizietu tas impulss uz galvu no tās, kad tur kaut kas sāp, viņš iziet mazlietiņ caur kakla daļu arī, jo trīzaru nervu kodols atrodas muguras smadzeņu augšējā daļā, un līdz ar to iesaistās arī tā kakla daļas, teiksim. Un tas bieži vien ir iemesls, kāpēc neatpazīst migrēnu, bet noveļ uz sprandu, tur, nezinu, ar skriemeļiem problēmas, tur rengenu spondilozes un visu kaut ko taisa un ar to. Bet tātad, ja ir šis ievads, ko es teicu, tas auras, tad pietiek ar 2 tādām tipiskām lēkmēm. Un ja nav nekas cits, kas aizdomīgs ir. Nu, tavā gadījumā pirmo reizi mūžā naktī sākās ļoti spēcīgas. Bet arī varbūt tomēr tad ir, ka varbūt, kas ir ievarēs tajā perimenopauzes laikā, varbūt šīs, galvas sāpes kā viens no simptomiem, bet tur varbūt arī kopā ir gan šīs muskuļu spasmas, kas arī var izraistīties hormonu svārstību dēļ, gan arī pati migrēņa, ja tā ir migrēņa. Es domāju, tā kā klausītājiem, ja viņas izvērtē tagad, tas var būt kompleks. Ja, piemēram, gadījumā, ja tev tāds sāktos atkārtoties, tāds tipisks, tāds, tā kā mēs sakam, patērns, ja, tad katru mēnesi kaut kas atkal šitas te notiekās. Tad jau varētu domāt arī par šo migrēnas diagnozi. Protams, paskatoties, kas tur vēl viss tā individuāli izvērtējot, kas analīzes vēl kaut kas, tā kā to nevar tā tikai, ja, bet ja tas turpinātos, atkārtotos, jo, kādreiz varbūt tās neatcerās, ka varbūt tās pusauģu vecumā ap 20 kaut kas ir bijis līdzīgs, jau ir aizmirsies, varbūt netik izteiktā pakāpē, jo migrēna nav tā, ka viņa tā kā sākās un te viņa tur ir līdz kaut kādam laikam. Viņa var kādu brīdi būt aktīvāka, te viņa var pazust. Sievietēm grūtniecība, laktācija, kad bērniņu baro migrēnas 80% viņas ir ļoti mierīgas, noklusinās. Kādai pat varbūt pēc tam viņa neatsākās tik izteikti. Bet, teiksim, tinot bildi atpakaļ, vai tur studiju laikā, vai vēl kaut kur, vai kaut kas nav līdzīgs bijis. Labi, ejam pie risinājumiem. Un droši vien sāksim ar dzīvesveidu, ko var risināt, kaut kādu uzturu bagātinātāju, un tad medicīniski, kas ir tas, ko var darīt šajā gadījumā. Un šajā gadījumā vairāk fokusējamies uz to perimenopauzes tām galvas sāpēm, jo tu pats saki ļoti dažādi, droši vien arī atšķirsies varbūt arī veidi, ko var darīt. Kas ir tas dzīvesveids, sports un tādas lietas? Jā, tur tā ir liela sadaļa, ko mēs parasti arī izrunājam ar visiem, ko arī mēģinam stāstīt, mācīt, kā varbūt vispār novērst, lai viņas tur nesāktos un neveidotos. Un tādi lielie vaļi, es teiktu, lielie vaļi, uz ko viss balstās, un kur ir kaut kādi pierādījumi, tam visam apakšā tas nav tā, teiksim, ja, tā kā. Tomēr ir šīs fiziskās aktivitātes, un tur ir arī pierādījumi šiem spēka treniņiem, tas, kas iet arī, kas uzlabo šo pašu, teiksim, perimenopauzu, menopauzes laikā vajadzīgs īstenībā arī šie spēka treniņi, gan kardio, bet spēka treniņi, ar ļoti saudzīgu attieksmi pret sevi, lai nav tā, ka tiešām kaut ko uzsāk, un tad tur kaut kur jau ir šajā periodā, ka tur tie muskuļi, starp citu, kas arī notiek ar to perimenopauzes laiku, tad muskuļi, viņi paliek tādi stiegraināki, viņi vairs netik labi, teiksim, tā apasiņošana, viņi vairs nav tikai tās saites,
mikrotraumatizācija, nevelti kaut kādi savilkumi, tur plecs, vēl kaut kas, ja, tad ir iespēja iegūt šīs mikrotraumas, tāpēc tas kolagēns un tas pilnvērtīgais uzturs ir vajadzīgs kombinācijā ar sportu. Tātad, lai būtu tie komponenti kopā, gan kustība, kas veido to muskuli, bet tad arī iesildīšanās, atsildīšanās, to visu droši vien ar to, kas ir arī ar sporta treneri, tur sarunā, un tas viss attiecās arī uz migrēnas pacientu. Saprast, kuras slodzes varbūt provocē un vairāk dod iztrigerēt varbūt tās šīs sāpes, censties tātad no tām vairīties. Jo reizēm ir pacienti, kas pat jau no jaunības atcerās, ka viņi sporta stundās nevarēja piedalīties, ka pēc sporta viņam uzreiz sāk sāpēt, ja tā galva, tad saudzīga, maiga attieksme pret sevi, ieklausīšanās, nevis vienkārši visi tā dara, man ar tā jādara. Jā. Tad sports, fiziskās aktivitātes, nākamais ir lielais miegs. Miegs, kas ir būtiski svarīgs, mēs jau pirms tam pieskārāmies, jo tā atjaunošanās, tā spēja, ja mēs migrēnu uztveram kā tādu adaptācijas traucējumu, ka smadzenēm ir grūtāk adaptēties tur kaut kādiem stimuliem visam pārējiem, tad, lai mēs viņu mēģinātu vismaz tā uzturēt, lai to adaptācijas spēju uzlabot, viņai labi jāatpūšās nervu sistēmai, un tāpēc miegs ir vitāli svarīgs. Tā ir demences profilakse, starp citu, un viss pārējais, jo ļoti daudzi tā uztver, teiksim, un viņi ilgstoši, ko es arī kabinetā dzirdu, ja, kad man jau tik sen ir slikts miegs, es jau tik slikti guļu, tāpat kā sāpes bieži uztver kādu normu, tāpat tās arī, teiksim, nevēršās par to miegu, nerisina šo problēmu, bet tas ir tiešām sirds asinsvadu slimība, lai tur viss ir miegs, un migrēnām un galvas sāpēm ir īpaši tāds miega režīms, tā kā vienā laikā gulēt, vienā celties. Jo ļoti tipiski migrēnas lēkmes varētu sākties agrās rīta stundās, tātad nakts 4, 5, 6 no rīta. Tas ir tāds diezgan tipisks tas moments. Un kādreiz tāda pārgulēšana, miega brīvdienās ilgāk pagulēšu, vai tur kaut kāds izlaists miegs, pārlidojumi, laika zonas, ja tas uzreiz var tā kā būt, ka tas triggeris lēkmei. Un tā regularitāte režīma ievērošanas attiecībā uz miegu. Saprast, cik ir katram komforta stundas izgulēt. Kādam var būt mazāk stundas, bet kvalitīvs ir ok. Ja? Kādam vajag konkrēti tik. Labi. Tālāk par, Pārtika droši vien. Jā, man arī, ko man rastīja daudz sevi, es esmu kaut kad pat redzējis, googlējot, ka jāizslēdz milti, glutēns. Tas ir kaut kāds mīts, es neesmu pēdējos vietām, cik tam ir akadēmisks, kaut kāds pamatojums medicīnisks. Jā, par tādiem konkrētiem izslēgšanas vai produktiem. Tādi mīti par šo, man liekas, ir visvairāk. Ļoti daudz, kur tikko ierakstīts tur migrēna vai galvasāpes, ka tur sieru nevar, tur šokolādu, visādāk šie te produkti, alkohols, tur sarkanvīns, šampanīns, par to varbūt visvairāk ir pierādījumi, tieši, ka alkohols varētu būt provokators, pat mazs daudzums, nevajag tur izdzert pudeli vīna, ja tad malciņš vīna jau ir īstenībā it sevišķi jutīgajā periodā, piemēram, tuvojās mēnešais un būs šis alkohols vai kaut kas tāds, un tad var izsaukt šo lēkmi tiešām. Pa tiem pārējiem, tur saldumi, tur neveselīgāka kaut kāda tur maltīta, un no tās man tagad sākās lēkme. Bieži vien to neatpazīst, ka tas ir īstenībā tāds vēl iepriekšējās dienas moments, ko mums signalizē smadzeņu daļa hipotalāms, kas ir būtiski, un tas tāds palaidēja faktors, kas arī ir mūsu cirkādo, jeb diennakts ritmu regulators, stresa, emociju, tur viss, teiksim, tā komponenti iet kopā. Un kad dienu pirms vai tajā dienā no rīta, piemēram, var būt tā saucamā pastiprināta žāvāšanās, kā signāls, ka varētu tajā dienā sākties. Un tad ir tas food carving, ka gribās tā kā kaut ko tu leduskapi virināt. Sēdās šokolādi, tur sadzerās kaut kādu kolu, un tad vai no šī produkta man sākās migrēna, bet īstenībā tas ir tas, kas jau ir signāls, ka tuvojās lēkme. Tie, kas tā cītīgāk pavēro, to var atšifrēt. Bet par tām diētām, atgriežoties tur izslēgt to,
Ir dažādi mēģinājumi, kā jau citām slimībām arī ar ketogēnu diētu, ka tu pastiprināti tātad šos taukus tur, ja, teiksim, un tiešām neiroloģijā ir ļoti labi rezultāti uz epilepsijas ārstēšanu, un migrēnai kaut kur mazliet līdzība ir ar šo slimību, tā kā arī par to ketogēno diētu ir, kuram varētu pat, visiem es to Pirmā diēta ir tā, kur tu izslēdz ēst pamatā tikai gaļu un taukus un tādu, ka tu izslēdz. Jā, ļoti pastiprināti, un tad tur ļoti jākontrolē asinīs rādītāji, tur tā, lai neaiziet uz tādu otru galējību, ketozi un lipīdi, holesterīns tur sākumā var tur, tā kā tam ir jākontrolē līdzi, ļoti strikti tur ir ieteikumi šim te, vislabāk ar kādu vadībā, ka kāds palīdz šito te tāds pašdarbībā, to ir grūti. Tad ir atkal dažādas izslēgšanas, piena produktu izslēgšanas, laktozes, ja tur kaut kādas nepanesamības vai šīs glutēna nepanesamības, un tur vairāk varētu atkal mīties ar to atkal saistību, ja tad neko mēs nevaram izolēt paskatīties. To bija saruna arī noklausījos ar gastroenteroloģu Vilkote, ja, tad atkal mums šī smadzeņu zarnoās, šī disbioze, viss pārējais, ja, un ja tur tas glutēna, tā varbūt nav celiākija kā diagnoze, bet ir tā nepanesamība, ja, tā kā tas arī to iekaisumu organismā var uzturēt, ja, jo pie migrēnas lēkmes, tad ir arī šī iekaisuma, tas, kas tajos kur asinsvads ar to nervu cieši kopā ir, tajos smadzeņu apvalkos, tur izdalās šīs iekaisuma molekuliņas, un tas ir tas iekaisums organismā. Un tad ar diētu var mazināt šo iekaisuma to reakciju. Un šobrīd daudz vairāk arī par cukura metabolismu, glikozes metabolismu, insulīna rezistenci, kas arī ir šis tā kā perimenopauze, bet tātad arī pirms diabēta kaut kāds signāliņš, ja, ka tas arī, un ja mēs to noķeram analīzēs vai pēc pazīmēm, un cilvēks tā kā pieķerās arī, teiksim, netik ļoti tā, ka strikti, ka nedrīkst ogļhidrātus nemaz, bet mazinot šo te, vairāk obaltumvielas, mazinot ātros ogļhidrātus, kas ātrāk aiziet, ja teiksim, ir iespējams, pacientiem varētu uzlaboties migrēnas lēkmes. Tādās globālās vadlīnijās šobrīd nav tik ļoti pārliecinoši dati, tā, ka es to teiktu, ka visiem, kā ir migrēna, tā visiem jāievēro šāda diēta. Tas atkal tas ļoti individuāls izvērtējums. Jā, un tāpat droši vien beigās atbild būs komplekss, vai ne? Ja tu ievēros diētu, bet negulēsi un tev būs haotisks miegs, jā, pats atkal šī insulīna rezistence, sliktāks miegs, atkal tas stress, atkal tas kortizols, atkal aiziet uz to, tas augstais estrogēns, viņš veicina, ļoti bieži, piemēram, šīm jaunajām meitenēm, kurām ir policistiska solnītes, viņām ir arī insulīna rezistence. Viņām ir galvas sāpes. Ja, tā kā arī tāds komplekts, mēs jau vienmēr skatāmies. Jauna sieviete ienāk kabinetā, liekais svars, ir migrēnas galvas sāpes, ļoti, ļoti bieži es nosūtu pie kolēģiem, ginekologiem. Un te ir mans nākamais jautājums uzreiz tagad, jo pāriesim pie tā medicīniskā ārstēšanas, tām galvas sāpēm, jā, un atkal runāju tieši par to perimenopauzes. Pie kā patiesībā ir jāiet, pie neirologa vai pie ginekologa? Jo, piemēram, jautājums būs par HAT, ja hormonu aizvietojošo terapiju, vai tā noregulējam tos hormonus, balansējam viņus, vai tas ir loģiski, ka tas arī potenciāli varētu mazināt šo migrēnu lēkmes. Jā, kurš ārsts to izraksta, un tad ejam pie tā HAT, un tad vēl pie citiem medicīniskiem risinājumiem. Jā, uzreiz es saku, ka HAT es neizrakstu, un es, manuprāt, nezinu nevienu neirologu, kurš izrakstītu hormonu aizvietojošu terapiju, bet es ļoti bieži savos slēdzienos vai rekomendācijās rakstu, kad ir jādodās kontroli ja tu biji pie ginekologa, viņš teica, ka tev tur viss kārtībā, es iesaku jau padziļinātāk meklēt ginekologu, endokrinologu vai kaut ko tādu. Ļoti bieži tiešām es to iesaku. Un tā kā tāds tēmas skar mani tik ļoti cieši, līdz ar to es arī pastiprinātāk, tā kā pat arī izglītojos par šo. Es zinu, ka ārzemēs, piemēram, ir galvsāpju dakteri. Lielbritānijā tāds viens, tāds, kas par šo tēmu, īstenībā par sieviešu šīm menstruālām migrēnām, ir tāda Anna Makgregora. Viņai arī ir mājaslapa, un viņa tāda, jau no kaut kādiem 90. gadiem tāda,
viens no tādiem vadošajiem, kas ir šo tēmu aktualizējis un daudz par to runājis. Ja? Un viņa, piemēram, ir Anglijā iegūs papildus izglītību arī sieviešu veselībā, un viņa arī izraksta šādus te preparātus, jo tur būtu tik ļoti tā nianse, jāpārzina viss arī šī tomēr ginekoloģiskā, jo ar tiem hormonu preparātiem mēs varam veicināt kaut kādas asiņošanas, tāpat visi audzēju riski, tad krūtis tur jāvā, tā kā tur ir tā tomēr novērošana, tas nav tā, ka, izrakstu lieto. Un savukārt atkal ginekologs reizēm varbūt nepārzina tik labi atkal visu šo galvas sāpju. Teiksim, ir daži ginekologi, kas pat izraksta migrēnas zāles, tas, kas palīdz lēkmēm, man atnāk reizēm sieviete, viņa saka, man ginekologs teica, ka man varētu būt migrēna, iedeva jau izmēģināt šo akūto lēkmes zāli, kas ir, tātad ir speciāli medikamenti, kas var palīdzēt tam trakajām lēkmēm ļoti ātri pāriet. Un atsūtīja pie jums. Tad mēs sadarbojamies. Ja? Tad arī ginekologs nevar pārzināt, varbūt tās izslēgt, vai tur kaut kas cits vēl nav, vai izglītot par šo dzīvesveidu tajā jomā. Domāju, tas ir skaidrs, paldies. Tu ļoti labi jau izskaidroji, bet tad, ja tad sieviete ir pie tevis, viens ir tu sūties varbūt pie tā ginekoloģijā, bet es saprotu, ka tu neizraksti hatu, bet vai hats var palīdzēt? Droši vien es interesējusies par to. Par to es esmu interesējusies, un tur ir tādi pretrunīgi dati, un vairāk viņš varbūt tās palīdz stabilizēt to fonu. Ja, tātad sieviete sāk labāk gulēt, vai tur mazāk viņai tās svīšanas, vai tur vēl kaut kas, bet tā, ka galīgi izslēgt reizēm līdz galam tās galvassāpes un tās migrēnas nevar. Viņas var tā kā uzlaboties. Bet tā, ka pavisam nē, jo arī ar tām sievietēm, kurām vēl nav perimenopauze, bet viņām ir šīs ļoti trakās menstruālās migrēnas. Tā kā pārējā mēneša laikā tur var būt tur kāda lēkmīga tur ir, un tur kaut kā tur tā kā tiek galā diezgan ātri, tur netraucē. Bet kā ir tuvojās, viņas jau zina kalendārā, šitā man būs nedēļa, viņa neieplāno neko ļoti svarīgu, jo zina, ka būs baigi traki, ja tur nekādu ceļojumu, nekādu teātri, jo kalendārā zinās šito te nedēļu, kad jā. Un tad ir dažādi, kā mēs tur mēģinam, gan no neirologa viedokļa, reizēm ir medikamenti, kas varētu palīdzēt celt to migrēnas slieksni augstāku, lai viņš nav tik jutīgs, lai tā nervu sistēma nav tik pārjūtīga, tad mēs ar dažādiem profilaktiskiem medikamentiem viņiem varam atvieglot tai nervu sistēmai, ka viņa tik ļoti nereaģē uz šīm te hormonu svārstībām. Kādai izdodas, kādai nē. Es pārtraukšu, jo mēs ejam gari. Vai tu vari tad pateikt droši vien, es nezinu, kā tu skaties, ir ētiski, vai pareizi to teikt vai nē, kas ir tie, uz recepšu medikamentiem, ko biežāk varbūt tu iesaki, un tāda varbūt tām, kuras nav aizgājuši, kuras grib ātrāk iet aptiekā nopirkt, jo man arī sasūtīja ļoti daudz pieredzes tās, ko katra lieto. Un es zinu, ka ārstiem nepatīk, jo katrs gadījums ir individuāls, es zinu, kā žurnālists visus šos tekstus, bet, ir mums sievietes, kas neaizies katru reizi pie ārsta, un ir tās galvas sāpes, tāpēc arī es gribētu, ka tu pasaki kaut ko, vai vismaz tad ko nelietot, ja, ka tev ir tās galvas sāpes. Tad viens ir, ko iesaka biežāk uz recepšu medikamentiem, un tad, ja tu pati gribi nopirkt, ko tad labāk pirkt? Šitā atkal divas daļas svarīgas saprast. Un pēc tam aptieka. Nē, īstenībā viens ir daļa uz akūtu lēkmi, ka viņa sākās, ko darīt, tad, kad ir tie sūdi, ja, teiksim, kad ir traki, kad sākās, kā sev palīdzēt atvieglot, jo migrēnas lēkmi var ielikt līdz 3 dienām. Kā nepieļaut 3 dienas, ka viss sāp, viss traki. Pēc iespējas ātrāk atpazīt, kaut ko laicīgi darīt. Un tur tiešām ir gan bezrecepšu, gan recepšu zāles. Un otra sadaļa ir profilaktiski medikamenti, kas vispār aizkavē, lai tās lēkmes nesāktos, vai viņas būtu ļoti vieglas. Un tie visbiežāk ir tādi, kas jālieto katru dienu, un tas ir sievietēm, ja, piemēram, ir mēnesī 4 vai vairāk migrēnas lēkmes, ar dzīvesveidu netiek galā, tāpat tas aiziet gadiem, šīs vairākas dienas mēnesī, un tad ir vajadzīga šī profilaktiska medikamentoza terapija. Kādreiz ginekologs ar hormoniem, kādreiz mēs ar mūsu zālēm, ir jaunas zāles, vecas zāles, viss kaut kas ikdienas tādam. Sliekšņi būs recepšu zāles, pareizi, to noteikti nevajag pašdarbībā. Tur ir magnīs, tur ir koenzīms, antioksidanti arī tādi, kas varētu aizsargāt to slieksni, celt augstāku. Tad nosauc, es tev pārtraucu. Magnīs, tādi pierādīti tiešām, kuri tā kā randomizēti ar placebo salīdzināti pētījumi, ka tas nav kaut kāds uzturbagātinātājs kaut kur parauts. Ja? Tad magnija preparāti, vairāk magnija citrāti.
Tieši tā, jo magnija ir ļoti daudz, piedod, es nesaprotu. Es domāju, Jā. ka tieši tālāk pie nākamā, kādu magniju tieši, un varbūt tu vari pat firmu pateikt, vai vairākas Es firmas. parasti ļoti izvairos no konkrētu tādu Tad uz ko produktu. skatīties uz paciņas, lai tu, jo ir tiešām Lai būtu ļoti daudz. saturā vismaz 400 mg. Tas varētu būt pat līdz 600 mg dienā, ja tās ir ar mēnešreizēm saistītās migrēnas, jau laicīgi sākt, ja nedzer visu mēnesi to magniju, tad vismaz uz to periodu noteikti dzert. Tad, kad ir tā galvasāpju diena, viņi var dubult magniju devu iedzert, tā kā nekas traks nenotiks. Ja, tā kā bieži vien ātrā palīdzība laiž intravenozu magniju, tā, kad ir tās trakās lēkmes. Ja, tad magnija. Magnijs tas ir viens. Visbiežāk vairāk ir citrāts pētīts, bet tur varētu būt arī glicināts, tur treonāts. Tiešām mūsdienās viņi tik daudz dažādi ir. Un tur ir kā uzsūcās, tāpēc kādreiz varbūt kādam kāda magnija forma kairina kuņģi, kaut kas nepatīk. Ja, tad arī vienkārši pamaina. Nav teikts, ka arī tas oksīds vai cits nebūs labs. Ja. Tā kā reizēm tas ir individuāli mēģināšana. Vēl pierādījumi ir antioksidantam. Koenzīms Q10 arī jau figurējas kaut kur sarunās, viņam ir loma un foršs efekts arī uz daudz ko citu pozitīvs, bet migrēnām arī viņš varētu palīdzēt. Viņš palīdz šūnai, teiksim, labāk adaptēties un pasargā viņu no šīm kaitīgajām ietekmēm, tad uz šūnas metabolismu, antioksidants, un viņa pie migrēnas tā var būt pat liela deva, 300 mg dienā. Un tad viņu lieto kursa veidā, 3 mēneši, vērtē, ir labāk vai nav, ir labāk, var lietot arī ilgstoši. Nu, protams, arī antioksidanti, to arī profesora Konrāda ir uzsvērusi daudz, kur dažādas lekcijas, ka viņi saimi dažādi antioksidanti, viņus reizēm var tur, nezinu, selēns un visādi E-vitamīni arī, ja tātad skatīties līdz folskābes līmenim un tam līdzīgi, bet tātad koenzīms tomēr ir migrēnai pierādītāks. Un vēl ļoti interesanti ir viens konkrēts B grupas vitamīns, B2 vitamīns, riboflavīns. Viņš saucās, un arī viņa milzīga zirga deva ir tā, kas varētu palīdzēt. Pēc būtības viņš uzlabo arī to pašu antioksidatīvais efekts viņam ir. Un, ja salīdzina kompleksos B grupas vitamīnos, parasti tā aptiekā bez recepšu, viņš ļoti maza deva. Bet tad šo B2 ir iespējams rakstīt receptē, kur aptiekā gatavo zāles. Un tad arī tāds varētu būt palīdzošs. Bet tas ir tai aizsardzībai. Tā ir tā aizsarga terapija. Profilakse, ja? Profilakse, jā. Tad viņas lieto visus tad jau kopā, ja? Koenzīm 10, B2 vitamīns un magniju. Tad viņus var kombinēt visus kopā, ja ir vēlme izpētīt kaut ko, teiksim, konkrētu, jo paliek labāk, dara visu kaut ko, ja tur, un paliek labāk. Tad īsti nevar saprast, ko man teikt, visu tur laiku jālieto šitas te komplekss vai nē. Tāpēc man reizēm patīk arī, kad kaut kā tādu vienu monoterapiju, tā kā izpēta šo, saprota efektu, ja, tā kā, prasa pacietību, prasa laiku, vai otrādāk varbūt sāk kompleksu, un tad kaut ko pa vienam ņem nost un skatās, ok, man tāpatās turās efekts, ja, tā kā viņus var pamiksēt, pamainīt arī. Ļoti labi. Jā, tas. Piedod, kas tev iejaucos tik daudz iekšā, jo es vienkārši ir uztaisījis ļoti labs karusels Instagramā, cik ļoti daudz tie magnija veidi ir. Es pati nezināju, tāpēc es tev uzreiz iejaucos, jo es, pirms zinu, ka sievietes ir apmulst ieraugot tos daudzos magnija veidus vai nopirkt nepareizo un tad domāt, ka nekas nenotiek, bet patiesībā tu nezini devu un kur tev vajag. Tā kā, Jā. Labi, tad mēs tikām šim cauri, tad ejam pie zālēm, vai ir vēl kaut kādi... Tām akūtajām, tām, kas palīdzoši, vai vēl gribās arī mazliet par tām jau recepšu tām, kas aizsargā? Ja, tā kā mums būs tur bagātinātāji runām par tām, kas palīdz akūtajām, ko tu vari nopirkt. Par akūtajām. Tātad, kas ir tajā brīdī, tā, kad ir lēkme, ko darīt, kā šo te menedžēt? Tā kā. Tur sākums un... Lielai daļai sieviešu varbūt arī būs palīdzoši tas, kas ir bez recepšu aptiekā ieiet, pasaka, kad ir galvasāpes, ir migrēna vai zinām, teiksim, ja, tad nevar smādēt to pašu ibuprofēnu. Ļoti dažādas formas. Viņam var būt ātras darbības tablete, šķīstoša forma, tur apvalkota tablete, ja kuņģis jutīgāks. Tā kā reizēm arī pat it kā viena aktīvā viela, bet dažādi preparāti, viņi var dažādi iedarboties. Tā kā ir vērts reizēm patestēt. Tad
Paracetamols, visvienkāršākais, ko daudzi tikai, tas tikai temperatūrai, bet īstenībā tā ir ļoti laba pretsāpju zāle, un viņa darbojas mazliet savādāk nekā ibuprofens. Līdz ar to viņus var droši arī kombinēt. Piemēram, ibuprofens plus paracetamols. Tad aptiekās ir pieejami arī tādi preparāti, kur, var nosaukt pēc nosaukumiem, bez recepšu, kur iekšā ir kofīns. Un kofīns ir viena viela, kas var arī palīdzēt atsāpināt. Ļoti bieži migrēnas pacienti lēkmes sākumā dzer stipru kafiju, stipru tēju, jo šis kofīna efekts īstenībā arī palīdz uz šiem te asinsvadiem un tādu atsāpinošu efektu var dot. Līdzīgi kombinēti preparāti, kur ir paracetamols, aspirīns un kodeīns. Daudzās valstīs nav bez recepšu, kad viņiem ir vajadzīgi recepti. Latvijā viņas ir bez recepšu. Šķīstošas formas, tur tablešu formas, tur salpadīni, saridoni un tam līdzīgi. Arī ļoti labi var palīdzēt, bet ir viens bet. Ja tā ir reizi mēnesī, mēnešreižu lēkme, pilnīgi droši viņš var palīdzēt un var lietot. Bet tur, kur iekšā ir kofīns un kodeīns, viņi ir ļoti pieradumu veicinoši medikamenti. Un ļoti liela neapzināta problēma ar galvas sāpēm visā pasaulē, un Latvijā arī ļoti daudz saskaros pie sevis, ir medikamentu atkarīgas galvas sāpes. Kaut kas liekas, kā tas ir pretsāpju medikaments un provocē galvas sāpes, bet īstenībā tā var būt, un tas var veicināt šo galvas sāpju pāreju hroniskā procesā, ka aizvien biežāk tā kā sāp tā galva, aizvien biežāk jāiedzer tablete, nepalīdz viena, vajag divas, un tad var aiziet tāds riņķa dancis. Tāpēc ļoti piesardzīgi mēs neiesakam lietot vairāk kā 2 dienas nedēļā tāda veida zāles, kur ir iekšā kofīns un kodeīns. Okay. Tur, kur ir viena aktīva pretsāpju viela, tas būs drošāk. Tas neveicinās tik ātri pieradumu. Ja lietos katru dienu vai katru otro dienu ibuprofēnu, arī patiesībā var veidoties šis pats aburtais loks ar hroniskām galvas sāpēm, ko daudzi viņam tāds šoks ir. Jā. Tāpat tās arī ar šīm recepšu migrēnas zālēm. Tad jau tiem, kuriem nepalīdz, viņi aptiekas jau ir pārzini, jau man var nosaukt entos, ko ir mēģinājuši. Viņi saka, pilnīgi tā kā pīlai ūdens, tā kā var dzert, var nedzert. Reizēm tā kā, kaut kas ir jādara, iedzer, bet jau zina, ka nepalīdzēs. Bet tā kā nedarīt neko arī nevar. Bet parasti, neko nejūt. Tāpat izguļ to lēkmi vai nomokās vai kā. Tad kāds aiziet pie ģimenes ārsta. Tad ģimenes ārsts baidās parasti kaut kā, ļoti mums tādi bailīgi ģimenes ārsti reti, kad uzsāk specifisku migrēnai lēkmes terapiju. Kaut gan ir zināmi medikamenti, vairāk kā 35 gadi, jau no 90 gadiem medikamenti, kas ir migrēnas zāles, bet ģimenes ārsti biežāk raksta to saucamos nesteroīdos pretiekais un medikamentus, kas palīdz tur, muguras sāpēm, zobu sāpēm, visādām sāpēm, bet jau recepšu stiprāki, uz kuņģi varētu būt kairinošāki, tur analgīns varētu būt arī pretvemšanas medikaments īstenībā, ko nereti piemirst, ka viņš ļoti labi kombinācijā paracetamols ar pretvemšanas zāli varētu arī lieliski palīdzēt, bet viņam ir recepte vajadzīga tam pretvemšanas medikamentam. Labi, tad saki, un tad tā nāk. Jā, pretvemšanas zāle, aptiekā tur var kaut kādus, tur ingvera tabletes un kaut kādus tādus vieglus, kas to nelabumu varbūt mazina, teiksim, jūras slimībām, cilvēkiem, kuriem nepatīk autobusā braukt, tā saucamās tādas kinetos. Viņš varētu arī īstenībā tai migrēnai ar to nelabumu sajūtu, to veģetīvo reakciju mazliet nomierināt. Kuras ir tās zāles, ko prasīja kaut kādam pašam ģimenes ārstam, vai kuras ir tās recepšu zāles, kas būtu tā kā vairāk mērķētas tieši uz to migrēnu? Tad jau tālāk ir tas, kas ir tāds efektīvāks, kas varētu būt tāds ātrāk palīdzošs, kādam stundas laikā, kādam 2 stundu laikā viņš var izslēgt šo lēkmi. Pilnībā vai vismaz uz 50% jau vieglāk, jau darba spējas atgriežas, viss ok. Un tā ir tāda grupa medikamenti, viņi saucās triptāni. Viņi darbojas uz serotonīna receptoru, tajā pašā trīzeru nervā. Tātad tas serotonīns, tas, kas ir tur saistīts ar tām depresijām, visu pārējo, bet arī pie sāpju pārvades viņš spēlē lomu. Un šie triptāni ir tādi selektīvi uz to receptoru. Tam receptors visu medicīnā, ja mēs tā padziļināti zūmojam, tad viņš ir
ļoti kaut kas ļoti komplicēts. Katram receptoram tur ir visādas sadaļiņas, un tie triptāni arī katrs ir mazliet savādāks. Viens var darboties uz vienu sadaļiņu, cits uz otru. Pēc nosaukumiem, aktīvo vielu nosaukumiem Latvijā ir pieejami vismaz 4 veidi tie triptāni. Pasaulē ir 7 veidi triptāni. Un, nezinu, gribi nosaukt, lai es viņus visus saucu. Es gribu, jo, ja tiešām gribās, lai ir pauzē. Jā, jo to, ko var prasīt ģimenes ārstam, jā, tad ģimenes ārstam var prasīt sumatriptāns, kas ir, var prasīt rizatriptāns, eletriptāns, un tad ir almatriptāns. Tie ir aktīvo vielu nosaukumi šīm zālēm. Viņi arī ir pieejami dažādās formās. Kādam ir šķīstoša tableta, tāda ieliek mutē, viņa izšķīst, jau aiziet uz kuņģi. Ir arī specifiskāk ārzemēs vairāk pieejami, mums ir caur saules aptieku var sūtīt aerosolu, degunā pūšams, tāds iepūšams aerosols tiem, kuriem tās lēkmes sākās naktī, strauji, stipri, viņš vispār jau slikta dūša, viņš kā dzeru, ja, tā viņam jau viss tur nāk, viņš pat ūdeni nevar iedzert, ja, tad viņam varētu būt šī pūšamā, degunā pūšamā forma, vai varbūt tā šķīstošā tableta, viņš var lai viņa tur sāk darboties. Jā, pacienti, viņas ir samērā dārgas Latvijā, no šī gada janvāra nedaudz lētākas palikušas, sakarā jaunajām zāļu cenu reformām. Bet agrāk viņas maksāja vidēji 5 eiro par tableti, šobrīd kaut kādi 2,5 līdz 3 eiro laikam par tableti, vienu tableti, tai vienai lēkmei. Kādam vajag 2 tabletes uz lēkmi. Visbiežāk pietiek ar vienu. Un tāpēc pacienti mēdz braukt uz Lietuvu, uz ceļojumos, aizbrauc Turcijā, vēl kaut kur ir valstis, kur viņas bez receptes pārdot, ja, un mēdz atvest krājumus no turienes. Bet tie ir tie, kas varētu būt glābiņš. Bet ar viņiem tas pats, kas ar šīm kodīnu, kofīnu saturošām tabletēm, ja viņas sāks lietot pārāk daudz, viņas arī var veidot šo atgriezenisko loku, kad iedzer vienu dienu, uz īsu laiku pāriet, tad nāk atkal, tad viņas arī nedrīkst lietot pārmērīgi daudz. Tikko tas ir vairāk kā šīs 4 dienas ir vajadzība mēnesī kaut kādas šīs zāles lietot, tas ir signāls, kad ir jādomā ļoti, ļoti par profilaksi. Jālūkojas, kas ir tās vājās vietas tajā dzīvesveidā, un ja tiešām ir tādi, kas ļoti rūpīgi, tur, tās to savu ikdienu jau ir ierobežojuši un sevi tur, man liekas, ka pat pārāk daudz šī disciplīna vai, teiksim, tie ierobežojumi ir, un viņam neizdodas, un viņam tāpatās aiziet, jo šie triptāni parasti iepakojumā ir interesanti, ka viņi 6 tabletītes, 4, tur, tā, ka viņi nav tur buņģiņu nopērk vai kaut kādu tur milzu iepakojumu, un ja viņam nepietiek, ka to vienu iepakojumu uz mēnesi, tā ir zīme, kad īstenībā jau jāmeklē palīdzība noteikti, un tad jau nepietiks, iespējams, var sākt ar šo magniju, koenzīmu un tur tom riboflavīnu un tiem, un to dzīvesveidu, bet tad jau mēs lūkojamies arī pēc medikamentiem, recepšu zālēm, kas bremzē to migrēnas aktivitāti. Labi, es domāju, ka varbūt tik cilvēk nē, jo tas ir... Tur var būt ginekologs pieslēgts, ja, piemēram, ar šīm hormonu aizvietojošām, tam pašām menstruālām migrēnām, izlīdzinot, ka nav tik liels tas kritums estrogēnu. Mēdz būt, ka tur, tur uz kādu laiku izslēdz mēnešu reizes vai hormonālas spirāles, mēdz būt arī risinājums. Jā, tā kā tas var būt tas, kas aizsargā. Jo man arī ir vēl vispār saistībā ar galvas sāpēm, ko sievietes ir rakstījuši, es novēroju šo savos pieredzes stāstos, kad man raksta. Un tur ir ļoti pretēji. Viena saka, uzsāku HAT, un man sākās migrēna, vai arī tur pabeidz, vai arī pilnīgi pretēji. Tāpēc es arī domāju, vai šie hormonu aizvietojušās terapijas, vai ja ieliek spirāli, vai tas var izraisīt arī galvas sāpes. Tas ir tik individuāli, vai tas ir kaut kas cits? Jā, tas ir tāds... Parasti izmēģinājuma un teiksim, šo te saistību cēloņu rezultāta izvērtēšana. Tā kā, un migrēnas pacientam ļoti bieži ir jābūt tādam tā kā eksperimentētāju garam. Es tagad pamēģināšu šo, un vajadzīga tā pacietība, jo ieliek, spirāli,
3 mēneši parasti ir vidēji tāds termiņš, ka varētu novērot, kā ķermenis uz to reaģē, kas mainās. Retāk ir vajadzīgs ilgāks laiks, bet tie 3 mēneši parasti ir kaut kāds tāds atskaites punkts, un tāpēc ir svarīgi arī pierakstīt, kas notiek ar ķermeni, galvas sāpes vai kādas šīs sajūtas, lai varētu novērtēt. Ja es paprasīšu tev droši vien, kas notika tur martā vai februārī, jau būtu jāšķir, nezinu, plānotāji atpakaļ. Un tāpēc arī ar šīm te hormonu zālēm, viens arī, kas būtu svarīgi atgādināt, un to daži ginekologi jautā, daži ne, par šīm migrēnām ar aurām, ja ir šie priekšvēstneši ar tām mirgošanām, ar kaut kādām neiroloģiskām tādām vēstīm, tām sievietēm jau pat pirms perimenopauzes un tālāk būtu ļoti uzmanīgi jābūt ar kombinētiem hormonāliem preparātiem, kur ir gan estrogens, gan progestogēna šī sadaļa, jo tas var veicināt insulta risku. Tas ir tas, ko es gribu tā tiešām arī pateikt. It sevišķi vēl ir smēķēšana, it sevišķi ir aptaukošanās, varbūt vēnu problēmas. Tā kā tām sievietēm ļoti, tāpēc arī kontracepcijas nolūkos, tā, kad tiek nozīmēti kādi, teiksim, jauna sieviete aiziet, grib kontracepciju, ja viņa izraksta tabletes. Tagad arī ģimenes ārsti arī var rakstīt. Un ja nepajautā, vai nav šī pieredze, vai ģimenē varbūt tās, manā praksē bieži ir tā, ka reizēm šī nav vispār bijušas nekādas galvasāpes, nekādas migrēnas, uzsāk hormonālu kontracepcijas lietošanu, tas tā kā pamodina to ģenētisko tendenci, un sieviete, viņa sāk lietot, viņas jūt kā cikls, kā viņai ir šī pārtrauktais, kad ir tās tukšās tabletes, kad, lai izsaukt mēnešais, tā galvasāpes. Cita uzreiz pārtrauc, jo saprot, nē, šitā es negribu dzīvot. Cita to nenovērtē, varbūt tās, ka tas ir saistīts, turpina lietot, tik uz tām sāpēm iedzer zāles, bet īstenībā pat pēc tam pārtraucot, tā kā saprot, šitam ir saistība, pārtrauc lietot, un cik interesanti, bet tā migrēna ir pamodināta. Tas tā kā tāds tā kā no krātiņa izlaist zvērs, ja, un tad pat var arī tas viss turpināties, jo ir tā kā tas ģenētiski, tā epiģenētika ir palaista, tas faktors. Tāpat arī ar hormonu spirālēm, ar hormonu aizvietojušu terapiju. Citai sievietei tas tiešām ir sievietes, kas nepieņem ķermenis, varbūt tās spirāles un dažādāk norēģē. Tāpēc, tas ir tāds izvērtējums, kurai var, kā viņa reaģē, kurai palīdz, kurai nepalīdz. Ok, tas ir perimenopauzē, ir šīs galvas sāpes. Kad beidzot sākās tā postmenopauze, kad tā kā hormoni jau ir stabilizējušies, jā, cerā, kaut tas brīdis ir pienācis kaut kad, vai tas nozīmē, ka tās galvas sāpes pāries? Vai tas beidzās līdz ar postmenopauzi? Tev jāsaka, jā, mums lielākai daļai, jo daudzas sievietes tiešām to gaida kā tādu atbrīvošanu, tā kā citām tā menopauze un tur bailes un kas man būs. Tās, kas ir nomocījušās ar migrēnu, parasti gaida, kad tad beidzot būs. Un tiešām varu teikt, ka 80% viņa tiešām māzinās, var atkal dzert vīnu, var atkal tur, nezinu, vēl kaut ko, un nav, parasti būtu bijis, bet nav tā migrēna. Bet, ir tomēr daļai, kurai varbūt tie hormoni nebija tik nozīmīgi. Jo tad es jau teicu, ka migrēna, viņa ir vīriešiem arī ir. Ja, viņa ir sievietēm, kurām netik ļoti, ja viņām ir citās dienās nesaistīta ciklu, tad migrēnai ļoti daudz citi vēl faktori, kas varētu būt iesaistīti. Un tad ar to menopauzi tas var arī tā īsti nemaz nemazināties. Lielāka iespējamība, kad ar menopauzi viņa beigsies, tām, kurām ir bijusi tā saistība jau līdz tam ļoti cieši ar ciklu, tām, kurām grūtniecībā palika vieglāk, tad, kad estrogens izlīdzinājās, viņš vairs ikmēneša svārstības nebija, viņām palika vieglāk. Tās var cerēt vairāk. Tās, kurām jau varbūt ģimenē mammai līdzīgi bijis, ka pazuda tās migrēnas ar to laiku. Bet viens faktors, kas var veicināt, ka viņas turpinās, un kad, man ir tā menopauze, man solīja, ka beigsies, nebeidzās nekas. Viens ir tas, ka ja ir pārgājis uz šo hronisko formu, ja, tad ir pārāk bieži viņas palikuši, vai pieredums pie medikamentiem, vai šīs daudzās dienas, ja vismaz pusmēnesi sāp galva, kur dažādas varbūt tādas pārastas saspringuma galvas sāpes, migrēnas, tad ir notikusi hronifikācija, hroniska sāpju slimība. Un tas izmaina smadzenēs šīs sāpju, teiksim,
centru, sāpju ceļu, visu to būtību. Un tad tas hormona kritums, viņš maz kaut ko dod, jo vienkārši ir pieredums sāpēt. Un tad jau mums jāskatās, kā to var mazināt. Un vēl jautājums. Diemžēl man vecākā pacienta ar migrēnu, kas man ir bijuši 87 gadīga sieviete. Bet, tas nav vairums, tas mierina, jā? Tas nav vairums. Tas nav vairums, bet tas vienkārši parāda, ka viņa var neatkāpties, arī, diemžēl. Bet viņa viennozīmīgi paliek vieglāka. Ja viņa pat arī ir, vēl tām sievietēm, kurām arī pēc menopauzes viņa ir, viņa noteikti paliek vieglāka. Ja, viņas vairs nav tik trakas, sievietē vairs nav jāsauc ātrā palīdzība, vairs nav 3 dienas, vairs nav tik trakas vēmšanas. Tas gan viennozīmīgi ir. Tik trakas viņas vairs nav. Un vēl saistībā arī ar to pašu hormonu izmaiņu postmenopauzi, ka tā kā tie hormoni ir stabilizējušies, jā, ir arī, mēs sākām ar šo sarunu, un arī tad savāk arī doktora Konrāta to arī minēja, ja, kāpēc šī atmiņas zudumi. Tu minēji sākumā, ka tās sinopsis, kas savieno, ka tie hormoni ir tie, kas savieno, tu nepateikšu pareizi, lai tur mums viss smadzenēs strādātu. Un arī šo man jautāju pa laikam sievietes, kad beidzot tas viss ir stabilizējies, vai arī beidzas tie atmiņas zudumi. Ka tas nav tāds neatgrienas pats, ka tev vienmēr būs šie smadzeņu mīglā, un tu neatcerējies, ko tu gribēji teikt. Tas arī atgriežās? Jā, tas var nostabilizēties, bet vienmēr kaut kādi, bet ja tur tomēr vēl nāk klāt, kas arī sāk ciest ar estrogēna zudumu, tā ir sirds asinsvadu slimība, sāk arī, teiksim, kaut kādas izmaiņas sāk veidoties. Holesterīns aug, aterosklerozes riski, viss šis iekaisums, kas rodās, un tad var tomēr jau jāsāk pieskatīt galvas smadzeņu asinsvadi. Kas notiek, varbūt tās ir tādas izteikti šīs sūdzības, būtu pat jāskatās arī magnēta rezonansē, mēdz būt šīs tādas it kā nespecifiskās, bet kad smadzeņu baltajā vielā sāk veidoties tādas izmaiņas, ja, tātad, kad jau ne tikai tā, ka funkcionāli, kad ir jātur slikti vēl kaut kas, bet tomēr jau objektīvi var redzēt, kad pat reālas izmaiņas notiek tajā nervu sistēmā, un tas var arī saglabāties, diemžēl. Bet tad tie parasti būs miedarbojošies procesi, kas varbūt vēl to noteiks. Un tas arī nozīmē to, ko arī mēs esam runājuši podkāstos, ka ir jāsāk laicīgi rīkoties. Nevajag sagaidīt, ka ir tik šausmīgi slikti jau, ka viss jau, kas vairs nevar, un tad jau bezmaz vai zās, kad ir tā profilaktiski, ka tu jau arī sāc rīkoties. Tieši tā, tāpēc īstenībā man ļoti, ļoti patīk strādāt ar šo grupu, jo neiroloģijā vispār galvas sāpes, neskaitās nekas tāds baigi, tur tāds, prestižs vai kaut kas, ja tur tā nav nekāda tur tāda slimība. Un daudz, kad es arī aizbraucu uz kongresiem citās valstīs, arī neirologi, kas tur darbojas ar galvas sāpēm, galvas sāpes, kas tur tāds ir, ja salīdzina tur Parkinsona slimība, epilepsija, tur vēl kaut kas neirodeģeneratīvs, tāds, ka nopietnā neiroloģija, tā kā, galvas sāpes, tāds, tā kā. Bet man patīk tiešām darboties ar šo pacientu grupu, jo tās ir pārsvarā jauni cilvēki, man nāk no pusaudžu vecuma. Es kā sāpju ārsts varu konsultēt arī pusauģus, bērnus neņemos. Līdz, teiksim, līdz dažādas neiroloģiskas slimības arī tā, bet lielākā daļa man ir tas aktīvais, reproduktīvais vecums sievietēm, un arī vīrieši nāk tajā aktīvajā vecumā. Un tad man patīk, ka es it kā caur galvas sāpēm un to dzīvesveidu īstenībā it kā mēs strādājam ar viņu to galvasāpju problēmu, bet patiesībā mēs novēršam viņam sirds asinsvadu slimības, demences riskus, ja tā kā miegs, un mēs paskatāmies, kurš ir vājais punkts, un tas cilvēks, un tā kā tiešām viņš atnāk tur kaut kādu 2., 3. reizi, un ka viņš ir sācis labāk gulēt, ka viņam tas ir uzlabojums, ka viņš ir kaut ko sācis par sevi saprast, un ne visi tā līdzestība nav tāda, tā kā ir tie, kas vienkārši atnāk un grib risinājumu, to grib tabletīti, man vajag strādāt, man vajag produktivitāti, jau vispārējais. Bet tad, kad izdodās to, kas atmet smēķēšanu, tāds reāls prieks, un ka tu esi kaut ko ieguldījis tajā viņa nākotnes veselībā. Tas ir tas. Superīgi. Milzīgs tev paldies, un ne tikai par šo sarunu, bet par to darbu, jo tas, kā tu runā, tu esi, man liekas, ārsts, bet tev gribētos vienkārši iet arī kā pie cilvēku, vienkārši, tāpēc, ka es tev jau uzticos ar visiem 150%.
Jā, jautājumu bija ļoti daudz, un mēs izrunājām ļoti daudz, bet tas ir ļoti noderīgi, un katra var atrast to sev arī tādas reāli praktiskas lietas. Tā kā milzīgs paldies! Ja kas, es kādreiz uzaicināšu vēl tevi, ceru, ka tu atnāksi. Un, jā, lai laba diena, un tām, kas klausījās, lūdzu, kā vienmēr mans nobeiguma pantiņš, padalieties vai nu savos čatiņos draudzenēm vai sociālajos mēdījos, lai mēs varam tā kā vairāk šo informāciju dot vairāk cilvēkiem. Es būšu ļoti pateicīga par to. Paldies jums visām! Paldies tev arī, Inga, par to, ko dari. Paldies!